Šodien es vēlējos jums parādīt savu darba stūrīti, kas ir tikai daļa no istabas, tā nav visa telpa. Parādīšu, ar kādu tehniku es strādāju un arī kā man šeit viss iekārtots. Ceru, ka jums būs interesanti skatīties un varbūt arī kādam būs kā iedvesma, kā var iekārtot savu darba vietu. Nu tātad, šāds izskatās mans darba stūrītis. Darbojos es vienā istabas galā pie loga. Principā visas mēbeles, man visas mēbeles ir no IKEA, arī spogulis, izņemot gludināmo dēli. Sāksim ar šo stūri. Gludināmais dēlis nav ļoti ērti. Dažreiz, kad sēžu pie puķītes un šuju, man viņš traucē, bet tad es vienkārši pabīdu viņu mazliet gabaliņu meiteņu istabā un tad var normāli šūt. Un tad, kad vajag gludināt, tad atkal pavelk atpakaļ pie gludekļa. Uz dēļa šobrīd ir novietots izšūšanas modulis Berneta B70 mašīnai, manai mīļajai lapsiņai. Viņa šobrīd ir nocelta malā, jo viņai vienkārši ir laiks doties uz apkopi, un vēl neesmu sapakojis kastē, tāpēc viņš vienkārši tur stāv, tad, kad man traucē, paceļ viņu malā. Uz dēļa jau ir gatavībā nākamiem darbiem audumiņš. Mazākai meitai jāsašuj mājas un dārziņa bikses. Ļoti patīk man šis te skapis ar durvīm un ar papildus augšas daļu. Viņš ir gandrīz līdz griestiem un patīk. Ļoti ērti ir šī tieši vidējā tukšā daļa atstāta. Un tur mapītēs man stāv piegriesnis un žurnāli. Vienkārši šādi, manuprāt, man pašai ir ļoti ērti. Aiz durvīm ir gan audumi, gan gumijas un visādi sīkumi, ko gribās paslēpt no acīm, lai nav tā, ka viss apkārt mētājās. Un tālāk ir spogulis, lielais spogulis. Bez lielā spoguļa ir grūti. Uz spoguļa, protams, apakšā uz spoguļa plauktiņa ir sakrāmēts viss kaut kas. Tur ir gan plēve pie griestnēm, gan maisā ir sašūts mīkstās mantiņas, kas ir paredzētas sūtīt uz kādu no slimnīcām uz drosmes kasti. Arī spogulis nav ērti, jo, lai tiktu pie skapja, spogulis ir jāvelk ārā, bet tiešām tie ir sīkumi. Tās reizītes, kad man ir nepieciešams tur tikt klāt, spogulis izvelku, nolieku istabas vidū un var darboties. Un šeit ir mans mīļākais agregāts, gludināšanas iekārta, Batistella. Ļoti patīk, pirku krāsas dēļ, jo man likās, ka balts ir ļoti skaisti. Tā kā es gāju izšūšanas kursos Burdas salonā, tur bija iespēja gludināt ar šādu gludekli. Es sapratu, ka vairs ar parasto gludekli es nevēlos cīnīties, jo šī ir pavisam cita kvalitāte gludināšanai. Protams, ir saglabājies arī mans parastais gludeklis, kas bēdīgs stāv tur aizmugurē. Man viņš ir vispār labs gludeklis, bet es nezinu, kāpēc. Varbūt man ir divas kreisās rokas, bet kaut ievēroju visas temperatūras, un viņam skaitās tā ka viņš skaitās gudrais, kas nosaka kāds audums un pats pieregulē temperatūru. Man viņš regulāri aplipa, un tas man ļoti kaitināja. Šim gludeklim man ļoti patīk, ka ir teflona uzlika. Vispār ļoti ērti strādāt. Tiešām gludināšana ir pilnīgi citā kvalitātē. Iesaku visiem, kas vairāk gludina, kas strādā, piemēram, ar linu, ar kokvilni sevišķi, ļoti tā atšķirība ir stipri jūtama. Un tālāk ir galda lampa. Bez galda lampas nekādi. Pirku šādu
pēc ieteikuma pirku šādu pie galda pieskrūvējamu un nevis jau ar iebūvēto LED, bet ar parastu spuldzi, jo tad es varu nopirkt spuldzi tādu, kādu es vēlos, lai ir pareizā krāsa gaismai, lai nav dzeltena vai pārāk zila, un arī stiprumu es spuldzei varu izvēlēties. Un arī vienkārši nomainīt, nevis lampas ar iebūvētiem jau lediem, tad, kad viņa izbeidzās, tad viņi izbeidzās. Protams, mazliet saldumi, dievīgās Bernina kastītes, pēdiņām un piedarumiem, un tad jau, protams, seko mana mīļā skaistā mašīna, kuru es nopirku sev uz dzimšanas dienu. Ļoti, ļoti mīlu šo mašīnu, gan to, kā viņa izskatās, gan arī to, kā ar viņu ir strādāt. Vēlāk noteikti es veidošu arī sīkākus apskatus un pastāstīšu, kas tieši mani uzrunā šajā tehnikā, kāpēc es šo izvēlējos. Tā kā turpinat sekot, ja jums ir interesi, turpinat sekot manam kanālam un būs jauni video, kurā es rādīšu konkrēti atsevišķi par katru tehniku. Un šeit arī ezītis, kurš diez vai dosies uz drosmes kasti, jo man viņš ir ļoti mīļš. Agrāk es absolūti nebiju mīksto mantiņu mīļotāji, bet šobrīd tā ir sanācis, ka man pašai ļoti patīk šīs mīkstās mantiņas. Konkrēti šim ezītim es pati taisīju izšūšanas dizainu, un izšūts šis konkrētais ezītis ir ar manu visjaunāko tehniku, ar Bernina B700, un tā kā tā ir pirmā mantiņa, ko es uz šīs mašīnas izšuvu, tad viņa vienkārši, man ir ļoti mīļa, tāpēc viņa šeit tā goda vietā stāv. Jā, un tā kā man visām mašīnām ir vārdi, tad šai mašīnai ir pavisam vienkārši, tā ir puķīte, jo šeit nebija vajadzības izdomāt kaut ko citu, šeit vienkārši viss bija skaidrs, puķīte. Un tālāk, kā jau es iepriekš minēju, ir mana jaunākā sabiedrotā Bernina B700, kas ir tikai izšūšanas mašīna. Šo mašīnu es zināju, ka es vēlos jau krietnu laiku, un vienkārši bija tāda sakritība šo mašīnu iegādāties par labu cenu, un es riskēju un pirku. Tālāk, kas mums vēl ir man darbam vajadzīgs, tas ir dators, tumbiņa mūzikai, un tas nav viss no tehnikas. Tālāk es jums vēl parādīšu. Man ir vēl viena tehnika, kas ir noslēpta. Tātad mana noslēptā tehnika, ar kuru viņa vienkārši nestāv uz galda, jo man ir maz vietas šobrīd, un jau ir jāizdomā, kā visu sarūmēt, lai neviena tehnika nav apbižota. Un es arī ar viņu retāk darbojos. Viņa ir lieliska, bet vienkārši, tā kā es trikotāžu nemaz tik bieži nešuju, tad šī mašīna man stāv ikdienā skapītī. Šeit lejā arī nav vērti tikt klāt, jo, protams, priekšā ir viss. Šeit ir maisa raudumiem, kas ir mīkstajām mantiņām, un kastē ir atgriezumi, kurus var izmantot kā aplikācijas. Un šeit aiz durtiņām ir mans coverloks Bernete B48, ar kuru es arvien vairāk un vairāk sadraudzējos. Sākumā tā draudzība, kā jau ar sarežģītāku, sākumā liekas sarežģītu mašīnu, mazliet varbūt bija grūtāk, bet tas vienkārši ir laika jautājums, kad iemācies darboties, savērt diegus, un diezgan plakanšos funkcijas izmantoju viņai ļoti reti, bet es esmu sevi izaicinājusi turpmāk to darīt biežāk,
Jo jebkuru lietu, ko mēs darīsim biežāk, mums tas vairs neliksies tik sarežģīti. Nu, tā tas īsumā ir par manu tehniku, par Bernete B70 jau es teicu, viņa ir nolikta vienkārši maliņā un gaida došanos uz apkopi. Un turpināšu ar iekārtojumu. Šeit zem galda, pie kuras strādāju ar datoru. Viņš, starp citu, kalpo arī kā ēdamgalds, jo, kā es iepriekš jau teicu vairākas reizes, vietas istabā ir tik, cik ir, jo šī istaba ir arī viesistaba, ēdamistaba un arī guļamistaba. Tā kā, ir jāsarumējās, bet ir ērti arī darboties, un tā kā tā ir dzīvojamā istaba, tad, protams, man tādēļ tas arī bija ļoti svarīgi, lai šeit viss būtu skaisti, lai tas ienākot mans darba stūris neliktos briesmīgs. Nu tātad, zem šī te galda man apakšā ir IKEA komodīte, uz ritentiņiem smaga gan, jo pilna un ar vienu roku ir grūti izvilkt. Šādi viņa man izvelkās ārā, es viņu varu nolikt jebkurā vietā. Viņas kalpo gan kā vieta, kur paslēpt visādus sīkumus, un arī kā mazā piegriešanas virsma. Ļoti ērti, kad kaut kādus sīkumus ir jāgriež, tad es ļoti ērti pa istabu strādājot, es pārsvarā pārvietojos, sēžot uz sava ērtāka darba krēsla un vienkārši piebraucu šeit un aizbraucu tālāk pie mašīnas, un ļoti ērti ir šādi te darboties. Lūk. Un atvilktnēs, piedodiet, ir bardaks arī. Šeit ir visādi svarīgākās lietas, tur visādi ir bardaciņš, šeit ir rāvējslēdžiem, kuģīši un viss kaut kas. Un šeit arī drusciņi ir bardaciņš, vispār principā ir jāsakārto vēl, bet sakārtojot, jebkurā gadījumā vienmēr atkal ar laiku parādīsies bardaks. Visās atvilknēs viss nepieciešamais. Un šeit ir viena maza daļa ar diedziņiem. Lūk, tā, es bišķiņu pastumšu iekšā, ar vienu roku ir grūti stundīt, pēc tam sakārtošu. Tālāk, jau zem izšūšanas mašīnas, tā kā nav nepieciešama vieta pedālim. Tur ir noslēpies somā stāv puķītes izšūšanas modulis, pārvalks un mega hūp, lielais rāmis Berninai. Un šeit arī bardaks, mazais putekļu sūcējiņš no Temu. Viņš nekad nav ļoti ērts, bet labāk tāds nekā nekāds. Šajā atvilknē ir izšūšanas diegi, ja viņus, lai vai kā es viņus kārtoju, viņi vienmēr sagāžās šādi bardakā. Tas ir mazākās spolītes, šeit ir lielākas spolītes ar izšūšanas diegiem. Tad vēl ir šeit, šie ir Madeiras poliestera diegi, un tur vēl apakšā ir vēl kaste ar diedziņiem. Un tāpat tās arī lielās spoles ar balto melno un apakšējie izšūšanas diegi. Un vēl pašā apakšiņā ir dažādi stabilizatori, diegu katalogi, lai tad, kad vajag kaut kādas konkrētas toņas, lai vieglāk ir atrast un pasūtīt. Vēl man ir vienmēr glabāju šīs lielās, kad atnāk šīs lielās reklāmas avīzes, jo tad, kad izmantoju pūšamo līmi, es šīs reklāmas lieku apakšā, kuras pēc tam nav žēl izmest. Un tālāk, kā jau es rādīju, šeit aiz šīm durvīm lejā stāv coverloks, un šeit augšā arī ir visādi piedarumi, arī stabilizatori dažādi. Stabilizatori man ir ļoti daudz visādi veidi, par tiem arī es stāstu gan savā online meistarklasē par izšūšanas pamatiem. Varbūt var arī braukt pie manis mācīties, es varu parādīt visu, izstāstīt, apčamdīt, jebkāda veida apmācība ir sarunājama un pieejama. Un tālāk šeit šim galdam man prasās mazliet lielāku virsmu, jo, tad, kad es uzlieku
pēdiņas pacēlāju, tad ir mazliet neērti prasās tur. Iespējams, arī šo drīzumā tiks uzlikta par 20 centimetriem garāka virsma, un ar to pilnībā pietiks. Apakšā, protams, ir maisa ar audumiem, kuriem nav nevienā skapī vietas, un, protams, arī vēl viena komodīte ar visādiem sīkumiem, kas ir nepieciešami, adatiņas un apakšējās spolītes, krītiņi, antena, jeb kājas pacēlājas pēdiņai, tāpēc viņš stāv šeit blakus, tad, kad vajag, tad ātri var paņemt. Šeit ir vēl visādas BSR pēdiņa, knaģīši, otiņas mašīna tīrīšanai. Un te jau lielākās atvilknēs sākās diegi, adatas, gan šūšanas, gan izšūšanas adatas. Un vēl diegi overlockam. Un tur atkal ir bardaciņš, tur ir viskaut kas. Visāds vajadzīgs, principā visāds vajadzīgs lietas. Nu jā, un, protams, pēdiņas man stāv Berninai arī šajās kastītēs. Šobrīd pēdiņu man nav ļoti daudz. Noteikti šo to vēl vajadzēs. Iegādājoties 700 Berninu, es tiku pie otras kastītes, kas ir mazliet savādāka, bet tagad man ir 2 kastītes un ir visur, kur salikt pēdiņas. Un es ļoti ilgi domāju, uz kā es novietošu šo skaisto gludināšanas sistēmu. Un tad es sapratu, ka man viņu ir ērti novietot uz komodes. Ja zem šī galda ir komode parastā, tad zem gludekļa galda ir komode uz ritentiņiem. Un ja man vajag kaut kur, tad es ar šo komodi varu vienkārši aizbraukt. Nu, protams, tik tālu, cik ļauj elektrības vats, bet jebkurā gadījumā ar šo komodi es varu aizbraukt. Kaut kas tur višķiņ nokrita, un sīkums. Un, protams, komode. Kāpēc komode? Jo zem komodē atvilknēs var atkal viskaut ko salikt. Un te man ir dažas piegrieztās lietas, un šis tas remontējams dabīgās ādas somiņa, kuru es mēģināju, bet viņai nedara šis izšūms. Šis izšūms nav paredzēts. Uz mākslīgās ādas šo var šūt, bet uz dabīgās ādas viņš nav labs. Nu, tad ir atkal viskaut kas, piegrieztās jau piegrieznes un izprintētie materiāli, ko uzlikt uz gatavā apģērba, lai saprastu izvietojumu, kā es gribu kur ko izšūt. Un te ir kastīte ar gumijām. Gumijas gan man vēl ir citur. Vēl viens mākslīgās ādas maciņš gatavs. Var vēlāk parādīt, jāieliek tad statīvā telefons. Var parādīt maciņu. Arī melnā somiņa. Šī te vēl joprojām stāv bez saimnieka. Bet viņa man ļoti mīļa. Varbūt arī viņa paliks. Nu, un šeit vēl overlocka diegi. Nu, man nav daudz, bet lēnām savācās overlocka diegi, jo es ar overlocku tiešām salīdzinoši maz strādāju. Un pēdējā atvilkne ir prese. Un tur ir kaut kas, mazajiem putekļu sūcējiem kastīte, ko es rādīju. Nu, lūk, tāda ir mana istaba. Nu, ne istaba, mans darba stūrītis. Mans ērtais krēsls, miskastīte. Uz krēsla ir šī no iepriekšējā krēsla baltās ādas spilventiņš, jo mani kaķi nemīl īsti uz šīs ādas gulēt, un tas pasargā manu krēslu no spalvām, no vēlmes pāsināt nadziņus, jo šajā te materiālā noteikti būtu ļoti labi pāsināt nadziņus. Es viņus pilnībā saprotu, tāpēc es daru visu iespējamo, lai viņiem būtu mazāk vēlme atrasties manā krēslā. Un tātad, ja ir vēlme apskatīties tuvāk maciņu, es domāju, ka daudz jau ir redzējuši bildēs, maciņu pati arī šādu lietoju. Pirmais maciņš man bija no šādas te pat mākslīgās ādas, tagad man pašai maciņš ir no dabīgās ādas, jo es reizē šuvu šādus maciņus 6 gabalus gan no dabīgās, gan mākslīgās ādas. Nu, lūk, atveram vaļā, un šeit ir ļoti daudz kabatiņas kartiņām, iedalījums ar slēcīti sīknaudai vai jebkādiem citiem
sīkumiem. Šeit ir vēl kabatiņa, un šeit ir aizslēdzīša vēl viena kabatiņa, kur var paslēpt kādu svarīgu lietu. Tā kā pati lietoju jau sanāk 2 gadus, vairāk varbūt jau kopā. Ļoti ērts smags man pašai ļoti. Liekas, gan ērts, gan ļoti, ļoti skaists smags. Nu, lūk, tāds bija ceļojums manā darba stūrītī. Tiešām neliela daļiņa no nevisai lielas istabas. Manuprāt, man ir izdevies iekārtot tīri jauku darba stūrīti, pašai patīk šeit darboties. Un varbūt es arī būšu iedvesmojis kādu no jums arī padomāt varbūt ar savu iekārtojumu, kad varbūt arī jums kaut kas nodar no šī visa. Ja jums patika mans video, priecāšos par katru iekšķīti, abonējiet manu kanālu un gaidiet jauns video. Tie noteikti būs.